esam viena miesa, Kristus miesa. Un mēs braucam no Liepājas, un tas mūs priecē, ka mēs varam Kuldīgas centra draudzē būt arī daļa no kā Liepājas draudz. Jā, un pēdējo dziesmu, kad mēs dziedājam, pēkšņi man galvā ieskanās daži vārdi, tā būs atkāpe no svētrunas, kad Sātans ir iekalts Dieva ķēdē. Kaut kā radās tāda atskaņa, teiksim, pēkšņi. Un tā viņš ir. Un mums tas jāapzinās, kad Sātans iekalts jau tagad ķēdē, un arī zinot visu Bībeli lasot, mēs zinām, ka Sātans ir uzvarēts. Un dažreiz arī ejot gar žogu, mēs redzam uzrakstīt uzmanību niknas suns, un parasti niknas suns ir iekalts ķēdē, bet mēs gribam izaicināt, un mēs gribam doties tajā virzienā, vai mums vienmēr jādodas tur, kur ir Sātans ar saviem. Viņš aicina mūs uz kaut kādiem grēkiem, bet vai mums tur jādodas? Un tāpēc šī dziesma ir tieši tāda, ka mūsu Dievs ir stiprāks, viņš ir varenāks, un viņš tur jau tagad Sātanu Dievu ķēdē. Un kādas lietas, kas arī mums notiek, ja, bet Dievs ir tas, kurš ir vienmēr blakus. Viņš nekad nepagriezīs muguras, viņš pieļauj. Un tas arī rakstos mums teikts, mācīts un rādīts ar Ījabu. Bet viss, kas ar mums notiek mums par labu. Kas mūs attīra, kas mūs dara stiprāks, pazemīgāks, mīlošāks vienam pret otru. Jēzus mūs ir aicinājis, mīliet viens otru. Kā es jūs esmu mīlējis. Jā, tā bija tāda atkāpe, un jā, es arī braucu šurp, un man bija laiks ar Dievu, man nevajadzēja stūrēt, es varēju pārdomāt kādas lietas, un būtībā Jānis visu to pastāstīja jums, to, kas arī manā galvā grozījās, ja, par pūpoliņiem, par visām paražām, ja, kur arī mēs kā ģimene kādreiz esam grēkojuši, ja, no rīta savus bērnus, ieparot ar pūpoliņiem un piesaucot kaut kādas vārdiņas, ja, un cik tas tikai tagad ir tās sapratni, ka stāsts nav par to. Stāsts ir pavisam cits, nav par to veselību, tur par slimībām ārā, veselībām iekšā. Tas ir stāsts par Jēzu, ka viņš iejāja kā ķēniņš Jeruzālēmē, un kad viss tik tiešām met palmu zarus, slavē, dzied Oziāna, drēbes liek viņam priekšā, un tā kā Jānis teica, un pēc nepilnas nedēļas lielākā daļa no viņiem sauc sit viņu krustā. Bet arī tur Jēzus rāda mums savu mīlestību, ir tik viena katru no mums, viņš sauc uz Tēvu, Tēvs piedod viņiem, viņi nejēdz, ko viņi dara, viņi nesaprot, ko viņi dara. Un tā ir tā varena brīnišķīga Dieva mīlestība, bet tik viena katru no mums. Labi, tas atkāpa, un tagad man sanāca tā, ka man ir diezgan gara rakstvieta. Es viņu mēģināšu visu tā tekoši nolasīt. Tas ir no Marka evaņģēlija 3. nodaļas, no 20. līdz 35. pantam. Un viņš nāk mājās, un ļauds atkal sapulcējās, tā tiem nebija vairs ne maizēs. Un kad viņi piederīgi tos dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstmācītāji, kas bija nākuši no Jeruzālēmas, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzeņ ļaunos garus ar ļauno garu virsnieku palīdzību. Un tos pieaicinājis viņš, Jēzus, tas jāsaka, tas Jēzus, tiem sacīja līdzībās, kā var Sātanu izdzīt. Un ja kāda valsts savā starpā sanāk naidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt. Ja nu Sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt. Bet neviens nevar stipra vīra namā iegājis, viņa rīks izlaupīt, ja tas pa priekšu stipro nesaist. Tikai tad viņš tā namu izlaupīs. Patiesi, es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedot, arī zaimi, ar ko tie zaimo Dievu. Bet kas svēto garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Jo tie sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca ārā stāvēdam, pie viņu sūtīja un viņu sauc. Un ļaudis sēdēja ap viņu, un viņam
sacīja, redz, tava māte un tavu brāļu un tavas māsas ārā tevi meklē. Un viņš tam atbildēja un sacīja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un viņš visapkārt uzlūkojas tos, kas ap viņu sēdēja un saka, redz, mana māte un mani brāļi. Jo kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Jā, diezgan gara rakstvieta, un tas ir labs izaicinājums man, labs laiks ar Dievu. Es jau dalījos ar telefonu sarunā ar Armānu, kas bija ļoti labs laiks priekš manis, lai es arī varētu studējot, skatoties, sakārtot arī savus laukus Dieva vārdā. Par ko tad Marks vispār raksta evaņģēliju? Viņš raksta, lai atspoguļot Jēzu kā kalpu, kurš ir nācis, lai mums kalpotu, ne lai es viņam kalpotu. To Marks arī raksta 10. nodaļā, 45. pantā, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Tas ir apliecinājums to, ka Jēzus nāk kā kalps, lai kalpotu mums. Un tajā 3. nodaļā tad tie panti sadalīti tā kā 3 daļās. Iesākumā Marks iesāk ar ģimeni 2 pantos, pirmajos 20-21. Tad viņš runā uz rakstu mācītājiem un runā par nepiedodamo grēku. No 22. līdz 30. pantam nobeigumā viņš atkal pievēršās ģimenei. Par to, ko viņš patiesi uzskata par savu patieso ģimeni pēdējā no 31. līdz 35. pantam. Būtībā Marks apraksta dažādas cilvēku grupas, kuras visas it kā redz Jēzu darbībā, redz, ko Jēzus ir paveicis, gan brīnums, gan dziedināšanas, gan augšām celšanās. Tie dzird viņu vārdu, ka viņš sludina vārdu. Un būtībā visiem vajadzētu atzīt tikai vienīgi to, ka Jēzus ir mūsu glābējs un pestītājs, ka viņš ir Dieva dēls. Bet tomēr tiek izdarīts dažādas izvēles, dažādi pieņēmumi, dažādi apgalvojumi. Un tas iesākums ir pirmā cilvēka grupa, viņu tuvinieki, viņu ģimene, tie, pie kuriem viņš ir uzaugs, tie, kur viņu redzēja, bija blakus līdz viņa 30 gadu vecumam. Bet tie arī bija tie paši cilvēki, kas redzēja jau, ko darīja Jēzus 12 gadu vecumā, ka viņš bija sinagogā, runāja ar mācītājiem. Un jau tajā 12 gadu vecumā cilvēki brīnījās, kur viņam tas ir. Ka viņš zina tik daudz, būdams mazs zēns vēl. Par to Lūka savā evaņģēlijā 2. nodaļā apraksta. Jā, viņi redzēja, kā Jēzus aug blakus. Ir būtībā augstsveidu. 20. pantā tiek runāts, ka Jēzus nāk mājās. Tā arī oriģināli teiks, nāk mājās. Kaut kad tā ir Kapernauma vieta, tā ir vieta, kur Jēzus ir bieži uzturējis, daudz lietas darījis. Ja meklētāji ieraksta Kapernaumu, tur izraksta daudz rakstvietas, ko viņš ir kāds brīnums ir darījis Kapernaumā. Un ap viņu atkal pulcējās, ka viņš ir pārnācis, iegājis tās mājās, daudz ļauds. Tie grib dzirdēt skolotāju, tie grib varbūt tās piedzīvot brīnums, dziedināšanu, un nams tiek piepildīts. Cilvēki tik daudz, un darāmai tik daudz, kad nav laika pat ēst. 21. pantā tiek runāts par to, ka viņi piederīgie, viņi tuvinieki to dzird. Un viņi nesaprot notiekošo. Tie ir viņi. Tie piederīgi, kas saka, viņš ir bez prāta. Viņi nevar saprast, pieņemt to, ko Jēzus dara, ka viņš kalpo. Tie domā, kāda Jēzus ir zaudējis garīgo līdzsvaru, savaldību. Un viņi dodās pie Jēzus, un oriģinālā viņa savaldīta ir oriģināli, ko es atradu, ir būtībā tas nozīmē pat apcietināt. Viņi dodās apcietināt
Jēzu. Viņi saka, viņš ir bez prāta. Un to saka cilvēki, kurš dzīvoja taisni, bezgrēcīgu dzīvi, kur vienmēr darīja visu pilnīgi savādāk nekā pārējie cilvēki, kurš bija bez vainas, un ar savu dzīvi viņš to rādīja visiem. Un arī tuviniekiem tas likās ļoti savādi. Kā tas var būt? Kā viņš to dara? Kāpēc? Viņu, visticamāk, nav kārtībā kaut kas, jo mēs jau dzīvojam savādāk. Un, lai atturētu Jēzu no kalpošanas, viņi dodās uz Kapernaumu, jo viņiem liekas, ka tā būs labāk Jēzum. Viņi ies viņu apcietināt, atturēt no kalpošanas. Kas tad ir tie piederīgie? Tur arī tiek minēta māte, Jēzus māte. Un visticamāk tie ir pusbrāļi, kas dodās līdzām. Un man lasot šo pirmo reizi tā likās tā doma vienā Marija. Jēzus māte. Viņa devās. Vai viņa bija arī tā, kas teica, viņš ir bez prāta? Par to nav teikts, jā, tur teikts ir viņi. Jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Bet es domāju, ka nevarētu tā būt, bet tā ir mana doma tagad, jā, teiksim, jo nekas nav teikts, ko viņi sacīja, bet viņi vienīgā zināja, kas ir patiesībā Jēzus. Viņai eņģelis pateica, tev būs no svētā gara bērns ieņēmums. Un es domāju, manī pārliecība, viņa devās kā māte, lai būtu blakus, neskatoties ne uz ko, kas notiks, lai viņa būtu blakus savu bērnu. Jo tas bija viņas bērns, tas bija viņas dzemdināts bērns, bet viņa saprata, kas viņš ir. Jo citādāk tas nevarētu būt. Pusbrāļi, jā, laikam tas bija laiks vēl, kad tie nebija noticējuši Jēzum kā Dievu dēlam, kaut gan vēlāk Jēkabs, viens no pusbrāļiem, ir rakstījis vēstuli. Un tad pēkšņi Marks pāriet 22. pantā pie raksta mācītājiem, kas ir otrā cilvēka grupa šajā rakstvietā minēta. Raksta mācītāji. Tie būtībā ir tie, kur pārzina rakstus, viņi visu zina, viņi zina, kas ir Mesija, un zina, kad viņam ir jānāk, un tie nāk no Jeruzālēmas uz Kapernaumu, kas ir diezgan liels ceļu posms, un tajā laikā sabiedriskais transports nebija sevišķi attīstīts, un bija jāiet vai no kājām, vai no kāds zirdziņš vai ēzelīts viņam bija pa palīgu. Bet tas nebija viegli ar viņiem to darīt. Un viņi nāca, lai izpildītu viņiem doto uzdevumu, tik galā ar Jēzu, kurā tie redz lielu bīstamību viņiem. Jo arī otrā nodaļā Marka evaņģēlē tiek rakstīts, kad viņi jau bija nolēmuši raksturmācītāji nomaitāt Jēzu. Viņi atkal meklēja iegānus, lai apvainotu, lai nomēlnot Jēzu. Pats interesantākais, kad šie raksturmācītāji neapstrīdēja Jēzus varu izdzīt jaunos garus, bet viņi apsūdzēja viņu savienībā ar Belcebubu. Tur notiek tāda vārdu burtu spēle, un viena vārda ķēniņš laikam sanāk mūsu pavēlnieks, jo jūdi, es neatceros, kas tā bija par cilvēku kopu, kas bija ar savu to Belcebulu, bet tur ir vārdi samainīt vārdu, un sanāca mūsu pavēlnieks, un mēs zinām, kā ar mušām ir, jā. Viņas ir uzmācīgas, viņas neko labi nedara. Un arī šie rakstu mācītāji apgalvo, ka Jēzus ir apsēsts, un viņi var nākt no ļaunā. Un tā ir pat ļaunāka apsūdzība, kādu var celt pat Kristu. Un Jēzus izvēlas viņiem runāt, un runāt ar viņiem, kā viņš bieži runājas, viņš runā līdzībās. Viņš uzdod jautājumu, kā Sātans var izdzīt Sātanu. Kā Sātans var cīnīties pats pret sevi? Ja tas cīnās pats ar sevi, tas būtībā nozīmē, ka viņam pašam
tas iznīcināšanās ir priekšā. Jā. Nekas labs tur nesanāks. Ja es runāju arī par valsts, ja valsts iekšienē notiek karš, tad tāda valsts nevarēs pastāvēt. Un to mēs arī no vēstures zinām. Jā, ja valstī notiek kā arī revolūcijas, tur nekas labs nav. Tur ir liels laiks, kad tur pāriet var no varas un ir haus. Un ja namā tas ir, viņš ir domājis tajā laikā, ka nams tā ir liela ģimene, ir iekšējais nesaskaņas cīņas, tad tāds nams arī ilgi nepastāvēs. Jo, ja es saku, ja Sātanam jācīnās pašam pret sevi, tad viņa gals ir klāt. Ja es burtiski saku, jūdi, jūs vārdi pilnīgākais absurds, tā tas nevar notikt. Nekas nevar sacelties pats pret sevi un turpināt pēc tam vēl pastāvēt. Un tad, jā, tad ir vēl līdzība 27. pantā par stipro vīru, par viņu namu. Jā, neviens nevar stiprā namā iegājis viņu rīks laupīt, ja tas pa priekšu stipro nesājis. Tikai tad viņš tā namu varēs izlaupīt. Vienīgā iespēja tikt ar, viņš kā saka, vienīgā iespēja tikt ar ļauno galā, it kā tam, kurš ir spēcīgāks, pa nama saimnieku, kur domāt Sātans. Tikai tas, kurš ir spēcīgāks, tas var sasaistīt Sātanu un paņemt viņu rīkus, kas būtībā varētu nozīmēt tie cilvēki, kas ir Sātana pakļautībā, un paņemt sev. Un to var tikai izdarīt Dievs. Un arī Jēzus bija Dievs, un tikai viņam tas būtu pa spēkam izdarīt. Un arī viņš saka raksta mācītājiem, ka Sātans jau nevar būt spēcīgāks pats par sevi. Un arī cilvēks būtībā pats par sevi nav stiprāks par Sātanu. Un tikai tad, kad mēs esam padevušies Dievam, mēs varam stāties pretī vēlnam, un tas beigs no mums. Un to raksta Jākabs vēstulē, 4. nodaļa 7. pantā. Padoties, kas ir domāts padoties Dievam, burtiski nozīmē, ka būt pakļautībā, kā armijā, pakļauties Dievam, pilnībā un bez vārdu ierunas pakļauties Dievam. Jākabs šo vārdu lieto, lai aprakstītu un apzinātu pakļaušanos Dievam kā valdniekam, kā viņi varēja. Patiesi pazemīgs cilvēks ir uzticīgs Dievam un sako viņa vadībai. Tas ir arī aicinājums mums. 28. pantā ir sākās tā ļoti tāda smaga raksturvieta par to nepiedodamo grēku. Tur ir skarbi vārdi. Bet Jēzus iesāk ļoti tā, ka tikai Jēzus saka, patiesi es jums saku. Viņš pievērš uzmanību, oriģināls tas ir amen. Tā Jēzus apliecina savu vārdu patiesību. Neviens vairāk rakstos nav lietojis šo vārdu patiesi, amen, amen, kā tikai Jēzus. Vecajā derībā tas būtu tā kā atgādījums tā saka tās kungs, lai mēs būtu uzmanīgi, ka tūlītās kaut kas sakos ļoti svarīgs un īpašs. Un ja es saku patiesi, es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedot arī pat zaimi, par ko tie Dievu zaimi. Bet kas svēto garu zaimo, tas nemūžam nedabūs piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Kas ir zaime pret svēto garu? Džons Makartūrs, tas ir viens, no ko es klausos bieži, un es arī uzticos viņam, kaut gan arī domstarpības ne, bet ir savu pieņēmumu. Viņš par grēku saka tādus vārdus. Ar grēku tiek saprast viss amorālā un bezdievīgo doma un darbību kopums. Savukārt zaimošana nozīmē apzinātu attieksmi pret Dievu un Dievu noraidīšanu. Dievu zaimošana ir nekaunīga, nepieklājīga, ļoti īpaši
briesmīgs grēks, kad cilvēks apzināti un atklāti apmelo, ķengā vai izsmej svēto Dievu. Un arī mums jāsaprot to, ko saka Jēzus un ko viņš ar to domā. Viņš runā par tiem cilvēkiem, raksturmācītājiem, farizējiem, viņu sekotājiem, kuri apgalvo, ka Jēzus dziedina nevis ar Dievu spēku, svēto garu, bet ar ļauno, kas jau iepriekš ir minēts. Bet kas var būt zaimojoši par šo, kad Dieva svētā gara spēks tiek piedāvāts ļaunajam, labs tiek saukts par ļaunu, pat redzot, esot blakus un saprotot to patiesību, kas ir tik vienkārši, ka te notiek viss, kas mums ir apsolīts, bet mēs nevaram to pieņemt. Viņi būtībā atsakās tajā momentā no patiesības. Un šis grēks nav tāds, kādu ikdienā mēs kādu varam izdarīt. Tā ir apzināti izdarīt izvēli, pateikt, ka labs nav labs, bet tas ir ļauns. Viņi labos darbus piedēvē tumsai. Un arī būtībā es domāju, ka viņi pat nemeklē piedošanu, jo viņas sirds ir nocietināts, viņi ir garīgi akli. Šie raksturmācītāji to dara apzināti. Un es domāju, kāpēc viņi to dara. Un nedaudz pētot, es nonācu pēc tāda secinājuma, ka tas atbildi varētu būt Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā, 48. pantā. Ja mēs viņu tā palaidīsim, viss sāks ticēt viņam, un romieši nāks un atņems mums zemi un tautu. Jūdi atteicās ticēt Jēzum kā Dieva dēlam. Viņi baidījās, ka pieaugošās cerības uz Mesiju var izraisīt sacelšanos pret romiešiem, kas izraisīs romiešu armijas papildus aktivitātes, un tad raksturmācītāji zaudēs savu pēdējo ietekmi, kas viņam vēl ir, un viņi to negrib pieļaut pat. Zinot, ka nevar ļauns darīt labus darbus, bet viņiem svarīgāks bija savs es. Viņi saka, būtībā labāk viens ziedot, lai pārējie dabūtu savu labumu, palikt pie savu labumu. Un tāpēc arī viņi teica uz Jēzus, ka tam ir nešķīsts karsts. Un šie apgalvojumi ceļš uz pazudināšanu, uz pazušanu, uz mūžīgo tumsu pašiem. Un to ceļu jau viņi sākuši iet. Un tad no 31. panta Marks runā par trešo cilvēku grupu, par tiem, kur tic, ka Jēzus ir Mesija. Iesākumā tiek teikts, ka Jēzus māte nāk ar brāļiem, lai saukt Jēzu uz mājām. Un tie, kas bija pie Kristus, uzrunāja Jēzu. Skaties, redz, ka tavu māte ārā brāļiem. Viņi tev sauc. Un pirmā mirklī tā Jēzus atbildi liekas ļoti skarba. Tas jautājums, kas ir mana māte? Kas ir mani brāļi? Un viņš aplūko mājā apkārt tos cilvēkus, kas ir apkārt viņam sanākuši. Viņš saka, lūk, jūs, kas esat man apkārt, jūs esat man ģimene. Jūs ticat, kas es esmu. Jūs zinat, gribat redzēt to, piedzīvot, un jūs arī esat man ģimene. Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā, 20. pantā, Pēters uz Jēzus jautājumu, ko viņi domā, kas ir Jēzus atbildē. Tu esi Dieva dēls. Jāņem 3. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, Nikodēms teica, neviens nevar tādas zīmes darīt kā tu. Tu esi Dieva Kristus. Būtībā Jēzus mums ar šo māca to, ka radu būšana nav attiecināma tikai uz miesu un asinīm. Ir
daudz svarīgāka radniecība. Tā ir ticība uz Jēzus Kristu, mūsu glābēju, pestītāju, mūsu grēku atpircēju. Arī starp mums daudziem nav asins saišu. Bet mūs vieno tas, ka mēs esam piedzīvojuši grēku piedošanu, mēs esam satikuši Jēzu. Mums vieno Dieva vārds, mums vieno paklausību uz mūsu kungu. Arī Jēzus savu komandu vārdu savāc no dažādu slāņu pārstāvjiem. Kā vai piemērs nodokļu iekasētājs Matejs un Sīmans Zēlots. Varbūt tās Armāns pagājušā reizē nedaudz pieminēja, kad apustuļiem, kad tika izvēlēti apustuļi, ja? Bet pēc mūsdienu mērauklas Sīmans Zēlots būtu pārliecināts nacionālists būtībā, tāds skarbais. Un viņš neieredzēja muitnieks, kas bija Romas varas pārstāvi, bet viņi bija vienā komandā ar Jēzu. Viņi atzina Jēzu par savu kungu. Un visticamāk, ka no sākuma bija vēl tur kaut kādas rīvēšanās un domstarpības, bet viņi bija vienā komandā. Viņi atzina Jēzu par savu kungu. Viņi paklausīja uz Jēzus aicinājumu, mīliet cits citu. Jāņa 13, brīnišķīga 2 panti, 34. un 35. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No tā viss pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Brīnišķīgs aicinājums, kas ir ļoti aktuāls arī mūsdienās tagad. Šie 2 apustuļi mīlēja Jēzu. Un caur šo mīlestību viņi tika mainīti un viņi varēja iemīlēt viens otru. Mums jāsaprot to, ka garīgā radniecība ir pārāk par fizisko. Tā ir pieejama ikvienam, kam Dieva gars ir devis šo brīnišķīgo iespēju nākt pie Kristus grēku nožēlā, ticībā, un kas kļūst spējīgi dzīvot paklausībā Dieva vārdam. Man arī maz liecība neliela par to, jā, par to garīgo radniecību. Dažādu apstākļu dēļ man nesanāca būt pēdējās apmācībās BPI, kur mēs ar Armānu dodamies. Es no rītiem braucu viņam caur Kuldīgu pakantu, mēs dodamies uz Rīgu, mums ir svētīgs laiks, mēs esam vairāk iepazinuši viens otru. Jā, un kā vīrietim brīžam ir grūti pateikt. Es esmu iemīlējis viņu kā brāli, kaut kā mēs esam brāļi Kristū, mēs neesam asinsbrāļi, ja? Un man bija jārakstā Armāndam to, kad es nedodos uz Rīgu. Un pēc būtības es varēju sagaidīt, vai nu īši, ok, es esmu sapratis, dzirdējis, vai arī pāris vārdus, ok, labi, tiksimies nākamreiz. Bet Armāns uzvanīja. Viņam bija svarīgi. Piedod. Viņam bija svarīgi uzzināt, kāpēc. Kas ar maniem notiek? Kāpēc es nedodos? Kā tas var būt? Un tas bija ļoti svarīgi man. Jo es tajā momentā gatavoju šo svētumu. Un tas man viss sasējās kopā tā, ka viņš ir mans brālis. Viņš grib zināt, kas ar maniem notiek. Viņam tas ir svarīgi. Viņš varbūt iestājas lūgšanās par ko, lai kaut kas mainītos, jā, un notika brīnums. Viss sakārtojas, es varēju pabeigt šo svētrumu, atrast mieru ar Dievu, izrunāt kādas lietas, būt šodien arī te. Tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs neesam Armānda asinsbrāļi. Mēs neesam arī devuši nekādas asinsvēras, un tāda mums arī nav jādod. Bet mūsu garīgā radniecība ir daudz svarīgāka. Tā ir nozīmīga ikvienam katram. Un tas, ko Dievs grib, lai mēs varētu būt kā brāļi, māsas, savā starpā mīlēt viens otru, bet nevis. Varbūt
tās sejās maidītu un gaidītu, ka tu pagriezīs muguru un ar kādu papīru nazīti tev bakstīt arī vīlēnī. Un, jā, tas ir brīnišķi to, ko es piedzīvoju iepriekšējā nedēļā. To zvanu un tas pārdoms, kas man bija un kas sakārtoja manu galvu, es varēju nest kādas lietas Dievu priekšā. Jā. Tas tik pierāda to, ka garīgā saites, kas vieno mūs kā Kristus miesa, ir lūksvarīgāks pārsnes saitēm. Viss slavu gods tikai vienīgi Dievu. Lūksim Dievu. Jā, paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu brīnišķīgo žēlastības dienu, ka Tu šodien esi dāvājis. Paldies par Tavu mīlestību, kas ir kā vienmēr nemainīgi. Tu esi mūsu varenais Dievs. Jēzu, paldies par Tavu pazemību, par Tavu paklausību Tēvam, ka Tēvs tagad var skatīties uz mums caur Tevi, caur Tavu upuru, caur Tavu krustu nāvi, ka Tu mūs esi atpircis un caur Tavām asinīm mēs esam taisnoti un šķīstīti mūsu debes Tēva priekšā. Paldies Tev, Jēzu. Viss slavu un gods pieder tikai vienīgi Tev, lai slavēts Tavs vārds mūžu mūžos. Jēzu, mūsu kungs, jā, un runā uz mums, izskat mūsu sirdi, cik mirkli, uzrāda tās lietas, kas Tev nav tīkams, lai mēs tās varam nolikt pie Tavām kājām, pa Tavu kāju pamesliem, lai mēs varētu saprast, kas Tev nav tīkams. Un Tēvs, Tu nekad neko neatstāji tukšu, Tu neatstāji tukšas vietas, Tu piepildi ar sevi, ar savu godību, ar savu pazemību. Tu mums rādi to ik mirkli. Paldies, ka mēs esam aicināti, ka mēs esam Tavu bērni, ka mūsu sirds ir mainīts, ka kaut gan miesa pretojās. Jā, bet Sātans ir uzvarēts. Sātanam nav vārds pār mums, grēkam nav vārds pār mums. Dod mums šo pārliecību, atgādini mums. Jā, ja vajadzīgi, Tu kā mīlos Tēvs arī var mūs šaustīt. Tas tikai mums nāks par labu, ka mēs sapratīsim savus kļūdus. Jo Tu vienu gribi aicināt pie sevis. Tu negribi, lai kāds dodas mūžībā pazušanā, kur ir tumsība un zobu klapēšana. Visu gods slavu pieder Tev, Jēzu. Lai slavēts Tavs vārds. To mēs pateicamies un lūdzam. Jēzu, mums glābēju pēc